Sveiklabdien! Praktiskā bioķīmija latviešiem latviešu valodā par piruvāta dehidrogenāzi. Cukurvilmaiņā episks, tāpēc, ka liels, resns enzīms ar 5 kofaktoriem, visus, kurus mēs varam iespaidot kā ar uzturu, tā ar uzturu bagātinātājiem. Tieši tāpēc man šis enzīms šķiet ļoti interesants. Ļoti interesants tas ir arī tāpēc, ka ja tev enzīmam vajag 5 kofaktorus, tad jebkura iztrūkstošā detaļa principā aptur reakciju, un šis enzīms pārtrauc strādāt. Un ja šis enzīms pārtrauc strādāt, tavā organismā veidojās visādi korķi. Protams, tas nekas traks nenotiek, ja tikai daļa no šiem enzīmiem pārtrauc strādāt. Nav jau tā, ka tu uzreiz nomirsti, ja kāds no šiem enzīmiem pārtrauc tev strādāt, bet kad šis notiek sistemātiski, ilgstoši un teiksim, ar visiem taviem piruvātu dehidrogenāzes kompleksa enzīmiem reizē, tad tas noved pie dažādām episkām slimībām. Es šo enzīmu arī paskatījos, piemēram, Covid kontekstā, kur zinātnieki secināja, ka Covid slimniekiem, kas traki smagi slimo ar Covid, šis enzīms bieži ir nomākts, nefunkcionē kā vajag, tāpēc laktāts uzkrājās organismā, veido šūnas ļoti skābas, un salabot to var vienkārši neesot uz cukurvilmaiņas, esot ketozē, kur arī tu vari dabūt savu enerģiju no beta oksidēšanās, sašķeļot taukus enerģijā, ražojot acetil-CoA enerģijā, un līdz ar to tu vari ātrāk atlapt un atveseļoties, ja tava cukura vilmaiņa nestrādā. Un šeit es arī pastāstīšu par to, kāpēc tava tā cukura vilmaiņa varētu arī nestrādāt. Šeit manā lapā ir raksts par šo pašu tēmu, par kuru es tagad runāšu. Piruvātu dehidrogenāzes komplekss, episks enzīmu komplekss, kas ir liels un resns un palīdz pārvērst tavu cukuru un cietas, cukuri un cietas tiek pārvērsti enerģijā un izmantoti enerģijā visam tavā ķermenī, muskuļiem, sirdīs, smadzenēm un tā tālāk. Un ja tas aiziet pa pieskari, tad viss ātri paliek slikti. .lv. Kur šis enzīms tā tad atrodas? Ja? Šeit, ja būtu sākumā, te būtu insulīna receptors, kurš šūnā ievelk iekšā glikozi. Glikoze tiek pārvērsta līdz piruvātam. Piruvāts tiek ievilkts mitohondrijā ar tam speciālu transporta proteīnu. Diagrammā nav atzīmēts. Piruvāta dehidrogenāze ir enzīms, kas šo molekulu pārvērš uz acetil-CoA, un acetil-CoA tālāk iet Kreba ciklā, kur šis Kreba cikls dara visu kaut ko mūsu ķermenī. Kreba cikls atrodas mitohondrijos, un Kreba cikls tālāk pados dažādas izējmateriālus mūsu elektronu transportķēdei, oksidatīvai fosforilēšanai, un tad tur beigās sanāks ATP, bet pa ceļam tiks sataisīts viss kaut kas cits, kas nav šodienas tēma. Ja? Acetil-CoA var saražot arī no mūsu tauku vilmaiņas. Šeit man ir bišķu cita diagramma. Izstāstīšu vēl vienreiz. Tātad piruvātu citoplazmā mūsu organisms var saražot no glikozes ar glikolīzi, no aminoskābēm. Tātad piruvāts ar piruvāta dehidrogenāzi tiek pārtaisīts par acetil-CoA jeb acetil-coenzīmu. Šis process jau notiek mitohondrijā. Šeit šī diagrammā var redzēt daļu no iesaistītajiem kofaktoriem. Šie būtu kofaktori, kas ir tā kā substrāti. Un gala mērķis ir acetil-coenzīms. Tā ir tā galvenā detaļa, kuru taisa mūsu organisms no taukiem, no cukura, no proteīniem, iet iekšā kreba vai krebsēs, pat nezinu, kā pareizāk ir latviski, kreba ciklā. Un tad no šīs molekulas tiek taisīts ļoti daudz kas mūsu ķermenī. Parādīšu šeit nelielam ieskatam bišķu labāku, smukāku attēlojumu šim episkajam enzīmu kompleksam, kur ir uzskatāmāk parādīts tas, ka mums ir tā kā koenzīmi, kofaktori, koenzīmi, kas strādā kā izejviela
kā substrāts reakcijā, un savukārt šie ir koenzīmi, kas ir tā kā piesieti pie šī enzīma, un teorijā tas varētu nozīmēt to, ka šos te koenzīmus nevajag tik daudz kā šos, jā, bet to ir baigi grūti tā kā izteikt kaut kā miligramos vai kaut kādās savādākās mērvienībās, cik daudz tad mums šīs te vielas vajag. Bet šī ir ļoti laba diagramma, kas ļoti labi ataino visu to, kur tad šie te koenzīmi, un es tūlīt izskaidrošu, ko tas viss nozīmē, kā šie te veids šo te funkciju. Jā, tā tad vēlreiz šie te TPP, kas ir vitamīns B1, lipoāts, kas ir liposkābe, arī nopērkams kā uzturbagātinātājs, un FAD, kas ir aktīvā forma no vitamīna B2, ir šī te piruvāta dehidrogenāzes sastāvdaļa. Jā, tas tur ir iekšā un tieši netiek izmantots kā substrāts, kā koenzīms A, kurš ir vitamīns B5 principā, un NAD, kurš ir vitamīns B3 principā. Tātad tās ir tās lietas, kas šai te piruvāta dehidrogenāzei ir nepieciešams, lai tā strādātu labi. Ja tā piruvāta dehidrogenāze nestrādā, tas tā kā piruvāts šūnā akumulējoties signalizē uz augšu, arī līdz pat insulīna receptoram, sakot, mums vairs nevajag cukuru enerģijā, padarot šo te insulīna receptoru rezistentu, un mums veidojās insulīna rezistents, un cukurs nevar tikt izmantots enerģijā, un vienkārši sakot, tev paaugstināts glikozes līmenis asinīs, un šūnas vēl joprojām ir badā, gribētu cukuru izmantot enerģijā, bet nevar, tāpēc, ka kaut kas no šiem te aktīvajiem kofaktoriem pietrūkst. Ja? Un tātad to es šī te rakstā arī esmu uzskaitījis, kurš ir kurš kofaktors un ko tas tieši nozīmē. TPP ir vitamīns, tas ir man bišķu zemāk, TPP šeit jau sākās praktiskā daļa, ja? Tātad šim te episkajam piruvāta dehidrogenāzes kompleksam vajag sekojošus vitamīnus B1, B5, B2, B3, alfa liposkābe, kas nav vitamīns, protams, un visās reakcijās, kur piedalās fosfātu grupas un šitas te, kā viņš sacās, aktīvā vitamīna B1 forma ir tiamīna pirofosfāts, tātad fosfāts galā visur, kur darbojās fosfāti, tur vajag magniju. Viss ir tieši tik vienkārši. Magnijs ir tā kā fosfātu eļļa, ja? To magniju vajag, lai tās te ar fosfātu norisošās ķīmiskie procesi tavās šūnās noritētu veiksmīgi, tur visur vajag magniju. Tāpēc magnijs ir tāda lieta, par kuru var arī pilnīgi mierīgi nerunāt, kuru un kam tev tieši vajag, to vajag. Principā visur tieši tāpat kā fosfors un tā fosfāta grupas vajag pilnīgi visur, kur notiek kaut kāda veida enerģijas šitie te procesi. Un tāpēc es saku, fosfors ir otrs magnijs, to var dabūt vienkārši ēdot gaļas, olas, zivis un lietojot uzturā vai kā uzturu bagātinātāju vitamīnu D un parūpējoties par savu nieru veselību. Tas ir tas, kā mēs nodrošinam, lai šis fosfors normāli turpina funkcionēt mūsu organismā un netiek izšķirāts ārā un tā tālāk. Ja? Kas ir šīs te piruvāta dehidrogenāzes kontekstā ar B1 vitamīnu ir ļoti interesanti, kā jau es minēju šī diagrammā. Piruvāta dehidrogenāzes komplekss ir mitohondrijā, un es jau esmu diezgan daudz runājis savā TikTokā, un laikam pagaidām visur citur es neesmu vēl pārāk aktīvs, ka vitamīna B1 problēma nav tā, ka šis te vitamīns mums pietrūkst uzturā vai pietrūkst mūsu uzturu bagātinātājs. Vitamīns B ir vienmēr multivitamīnos, vitamīns B1 ir vienmēr B kompleksos, bet tās formas, kas ir B kompleks un visos citos vitamīnos, kur tas B1 ir iekšā, ir parastās tiamīna formas, un tās nenonāk līdz mitohondrijam tieši to iemeslu dēļ, ka kaut kas tiamīna transporta sistēmā ir salauzts, un
Kā jūs šitas te pamanījāt, es te iepriekš minēju tādu jēdzienu, ka piruvātam ir transports, kas transportē piruvātu no šūnas telpas citoplazmas uz mitohondriju. Ja? Tieši tāpat arī B1 vitamīnam ir transports kaut kur uz mitohondriju membrānas, kas tiamīnu transportē iekšā mitohondrijā. Un tas tiamīns šeit var būt viņš cik daudz grib, ja tas nevar nokļūt pie šī enzīma mitohondrijā, tas vienkārši nestrādās. Tāpēc arī cilvēkiem jau daudzreiz esmu skaitījis ar hroniskām alkohola problēmām, hroniskas ibumetīna lietošanas, pārāk liels antibiotiku lietošanas, skuņģiskābi samazinošos medikamentu lietošanas, diurētiķu lietošanas, metformīna lietošanas, un droši vien es kaut ko arī aizmirsu no šī te saraksta. Šiem te cilvēkiem transporti uz mitohondriju membrānām, kas transportē B1 šūnās, ir beigti, un tāpēc šis te piruvāta dehidrogenāzes enzīms netiek klāt pie B1 vitamīna, un tev ir B1 vitamīna deficīts mitohondrijos, un tu vari šos te parastos B1 vitamīnus dzert, cik gribi, tev tie nestrādās, ja tu atbilsti kādam no šiem apstākļiem, kurus es iepriekš minēju, ja, tur alkohols, ibumetīns un tā tālāk un tā tālāk. Liposkābe ir otrs elements, kas ir ļoti, ļoti svarīgs piruvāta dehidrogenāzei, un tas kalpo piruvāta dehidrogenāzes enzīmā ne tikai kā reakcijas nodrošinātājs, bet tas kalpo arī kā antioksidants. Tas ir kā maziņš magnēts uz šī milzīgā enzīma, un ja, teiksim, brīvais radikālis lido šī enzīma virzienā, ja, cik viņš tur var palidot, droši vien kaut kādus pāris nanometrus vai pat kaut kādus mazāku to attālumu, tad liposkābe ir tas, kas var noķert šo te brīvo radikāli un iedot tam elektronu. Un šī liposkābe darbojās tā kā simbiozē ar citiem antioksidantiem, kā glutationu vai vitamīnu CE un citiem antioksidantiem, tādā veidā palīdzot aizsargāt šo te piruvāta dehidrogenāzes kompleksu no brīvo radikāļu destruktīvās ietekmes. Un jā, tā kā liposkābe šī gadījumā nodrošina divas funkcijas. Liposkābe pat pa sevi ir ļoti labs un jaudīgs antioksidants. Unikāls tādā ziņā tas ir ar to, ka tas ir gan strādā ar lipofīlajiem brīvajiem radikāļiem, gan ūdenī šķīstošajiem, un tāpēc it īpaši pie slimošanām, hroniskiem iekaisumiem un slimošanām un nesaprotamiem tādiem veselības stāvokļiem, liposkābe varētu būt tā lieta, ko varētu palietot papildus paralēli arī citiem antioksidantiem, mēģinot nodrošināt šo te piruvāta dehidrogenāzes enzīmu normālu funkcionējošu. Bet šī liposkābe tiek izmantota ne tikai pie šī enzīma, tā ir nepieciešama arī citam enzīmam, alfa-ketoglutarāta dehidrogenāze, kas ir Kreba ciklā, par to pastāstīšu bišķu vēlāk. Koenzīms A ir aktīvā forma no vitamīna B5. B5 varētu būt tā, ka šis deficīts ir relatīvi rets un maz izplatīts, bet cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar akni, ādas problēmas ar akni, šis B5 vitamīns varētu būt ļoti aktuāls un varbūt pat var nospēlēt arī lielu lomu pie cukura vielmaiņas. Tieši FAD ir B2 vitamīna aktīvā forma. B2 vitamīns, es teiktu, kad ir retāk deficīts tā, cik bieži ir B2 vitamīna vilmaiņai nepieciešamie minerāli selēns un jods cilvēkiem deficītā. Cilvēkiem, kuriem ir selēna un joda deficīts, viņiem, protams, būs arī vairogdziedzera problēmas, tāpēc, ka šie te mikroelementi ir ļoti svarīgi pie vairogdziedzera, bet viņiem būs arī B2 vitamīna vilmaiņa. Un B2 vitamīns ir tāds vitamīns, kas ir vairāk aktuāls proteīnu vilmaiņai un tauku vilmaiņai, bet arī nelielos daudzumos tas ir nepieciešams pie cukura vilmaiņas, un, teiksim, ja tieši problēma ir ar insulīna rezistenci un cukura vilmaiņa, tad B2 vitamīns varbūt nebūtu tas pirmais vaininieks pie šīs situācijas. Nākamais ir B3 aktīvā molekula
NAD. Un NAD parasti nāk no B3 vitamīna, bet nāk arī no triptofāna. Un ļoti, ļoti svarīga lieta cukura vielmaiņā, bet NAD mūsu organismā tiek nenormāli lielos daudzumos patērēts situācijās pie hroniskiem iekaisumiem un ilgstošām slimībām. Tur sākās totāls NAD deficīts, tāpēc ka NAD ir kā izejviela antioksidantu sistēmai, NAD ir kā izejviela imunitātei ļoti svarīga. Un pie, kā jau es minēju, pie hroniskām slimošanām, hroniskiem iekaisumiem tas NAD patēriņš dramatiski aug, un līdz ar to tā kā cukura vielmaiņai tas var palikt deficītā, un cukura vielmaiņa var sākt bremzēties, tīri tāpēc, ka šis te NAD cukura vielmaiņā pietrūkst. Un te ir līdzīga situācija, kā ir ar B1. Es vēl šo te situāciju neesmu tā riktīgi pamatīgi izpētījis, kāpēc daļai cilvēku B3 vitamīna parastās formas niacīns un niacinamīds varētu arī nenostrādāt. Un varbūt iespējams cilvēkiem ir jālieto tādi bišķu elītāki uztveru bagātinātāji kā NMN un NAD, par NMN un NR es gribēju teikt, kas ir tā kā vitamīna B3 formas, kas ir tuvāk šai te NAD sintēzei un prasa mazāk enzimātisko iesaistīšanos, un līdz ar to ir mazāk atkarīgs no dažādiem deficītiem un tā tālāk. Jā, un kā jau es minēju, magnīts, protams, visur ir nepieciešams. Es pat daudz par to šoreiz negribu diskutēt. Magnīts ir visur piedalās, kur notiek kaut kādi enerģijas procesi. To vajag, un viss, un tā deficīts ir bīstams un briesmīgs. Nu, vot, un šī kontekstā es gribētu pieminēt, ka ja jums gļuko cukura vielmaiņa nav enerģijas, visu laiku hronisks nogurums un, teiksim, apēdot kaut ko cukurot un saldu un tā tālāk, jūs pat vēl sliktāk varbūt sajūtaties, es teiktu, ka TPP, ja vitamīns B1 ir pirmais, uz ko likt aizdomas, un NAD, ja B3 ir otrais, uz ko likt aizdomas liposkābe, un vitamīns B2 būtu nākamās lietas, uz ko likt aizdomas, ja teiksim, labas B1 formas nenostrādā un labas B3 formas nenostrādā, tad liposkābe ir nākamais kandidāts un B2 ir nākamais kandidāts, ko izskatīt, vai, kā es minēju, joda, selēna deficīts. Nu, un B5 baigi reti, kad deficīts ir iespējams. Nu, un vēl tādas pāris interesantas lietas, ko es gribēju teikt par šo te enzīmu, ka šim te enzīmu kompleksam ir ļoti, ļoti līdzīgs viens enzīms, ko sauc par alfa-ketoglutarāta dehidrogenāze. Šis te enzīms ir Kreba ciklā, droši vien es to apskatīšu nedaudz vēlāk. Tam ir nepieciešami gandrīz visi šie te paši kofaktori un daļas no šī enzīma pat tiek ģenerētas no tā paša mRNA, no tiem pašiem DNS segmentiem, no kura tiek segmentēta ģenerēta piruvāta dehidrogenāze. Ļoti līdzīgi enzīmi pēc savas struktūras, tikai bišķu atšķirās tas, ko tas apstrādā un ko tas ražo. Šim te video tas arī būs viss. Man drīz būs video par tēmu, kuras ļoti detalizēti izskatīšu tieši tos produktus, kurus mēs varētu lietot, lai salabotu savu salauzto cukura vielmaiņu, un tad arī bišķu vēlāk ķersimies klāt tieši pie šī te Kreba cikla, kas ir tāds trakoti sarežģīts process, bet es kā vienmēr mēģinu šai lietai pieiet praktiski, un mans uzdevums ir jums pastāstīt, ko jūs tieši praktiski varat pielietot un mēģināt salabot savu cukura vielmaiņu. Un man būs arī tēma par to, ka, teiksim, kā asins analīzēs varētu mēģināt pateikt to, ka tava tā cukura vielmaiņa ir salauzta. Pēdējais, ko es pieminēšu šīs piruvāta dehidrogenāzes enzīma kontekstā, ir tas, ka cukura vielmaiņa ir ļoti, ļoti cimperlīga un ļoti paļaujās uz dažādiem vitamīniem. Tauku vielmaiņā tā nav. Un tieši tāpēc daudziem cilvēkiem, pārējot uz keto diētas,
viņi sāk justies daudz enerģiskāk un daudz dzīvelīgāk, varētu teikt. Tieši tāpēc, ka tauku vielmaiņa un keto vielmaiņa nav tik atkarīga no dažādiem vitamīniem un mikroelementiem kā cukura vielmaiņa. Cukura vielmaiņa ir ļoti cimperlīga, ja tai pietrūkst kaut kāds tur 1-2 vitamīni, tur viss aiziet pa pieskaru un tas jūtās baigi briesmīgi. Tauku vielmaiņa tā nav. Uz tauku vielmaiņas dažādas vitamīnas mums vajag lietot daudzreiz mazāk, tāpēc pie kaut kādiem mistiskiem deficītiem, nesaprotamiem deficītiem cilvēki uz keto uztura jūtās labāk nekā, piemēram, ēdot lielu daudzumu ogļhidrātus. Tas arī šai tēmai ir viss. Paldies par uzmanību!